Sveiki, draugi! Šodien parunāsimies par piedošanu. Kāpēc viņa ir vajadzīga, ko viņa mums dod, ko viņa mums nodara un tādā garā. Tātad, sāksim no paša sākuma. Mēs kā dvēsele plānojam savu dzīvi. Mēs ieplānojam visu savu ceļu. Tātad ir izplānots savs galvenais maršruts, kurš tiks veikts vai ne, savas galvenās mācību stundas. Pieņemsim, es vēlos šai dzīvē iziet nodevību, kā piemērs. Tātad es vienojos ar kādu konkrētu dvēseli, hobā, tātad mēs šajā dzīvē, nezinu, tur pieņemsim aprecamies, un tu mani nodot. Un tā tas arī notiekās, mēs satiekamies šai dzīvē, aprecamies, un es tieku nodots. Ja es nepiedodu, tātad tas notika pēc appusējās vienošanās. Un ja es nepiedodu tai dvēselē, tam cilvēkam, es jau sev līdz ar to nopelnu karmu. Saprotat, tas bija pēc mana lūguma. Es palūdzu, plānojot savu jauno dzīvi, es palūdzu tai dvēselē, lai viņa man nodara pāri tātad. Un ja es nepiedodu, man ir karma. Un savu mācību stunda nav izieta. Tas nozīmē, ka es atkal iešu nākamajā dzīvē savu mācību stundu, un tas turpināsies līdz es viņu pāriešu. Un katra nākamā dzīve būs arvien grūtāka un grūtāka un grūtāka. Ir vēl situācijas, kad mēs noejam no sava dzīves ieplānotā ceļa. Tad ir alternatīvie ceļi. Tur arī viss ir ieplānots, tas arī visas ir mācības. Tas ir atkarīgs no mums, cik mēs precīzi ejam pa savu ieplānoto ceļu un maršrutu. Un kā mēs veicam savus ieplānotās darbības. Tas ir pirmais variants, kad mēs tiekam nodoti vai mums tā tad nodarie pāri. Otrs variants, kas notiek? Kā mums var nodarīt pāri, to pat nodošanu, piemēram. Tas ir tad, kad mēs to izraisam ar savu dzīvi. Mēs veidojam tātad savu realitāti, mēs dzīvojam nepareizi, mēs radam savu realitāti, un mēs esam izveidojuši, tu, nav svarīgi. Izveidoji savu realitāti, kurā tevi nodeva. Arī šajā situācijā tu esi vainīgs pie šīs situācijas. Tas cilvēks tā dvēselē, kas tevi nodeva, viņa vienkārši darīja tā, kā ir vajadzīgs pēc apstākļiem. Tāpēc, ka tu radīji savu realitāti. Un ja mēs šai dvēselē atkal tā tad nepiedodam, mēs sev nopelnam karmu, tāpēc, ka viņa pēc mūsu lūguma ir nodarījusi mums pāri. Tikai lūgums šoreiz nebija tiešais lūgums, bet jau dzīvē izveidotas situācijas noveda mūs līdz šim apstākļiem, tātad līdz šai situācijai. Tātad tas pierāda to, ka mums atkal ir jāpiedod cilvēkam. Ja mēs to nedarīsim, tad mēs paši cietīsim. Mums būs karma, tātad nākamajā dzīvē mēs iesim gan šo mācību stundu, kura būs jau smagāka, un mēs papildus esam sev uzkrāvuši uz pleciem sev karmas slogu, nastu. Ir vēl trešā situācija, kad mums var tikt nodarītas sāpes. Ir situācijas, kad cilvēki rīkojas afekta stāvoklī. Jebkādas situācijas, nezinu, tu piekauj, nošauj vai jebkādā veidā nodara pāri. Mēs varam nejauši patrāpīties tādam cilvēkam ceļā, kur tas notiek afekta stāvoklī, varbūt viņam kaut kas dzīvē ir noticis, tas nav svarīgi mums. Un viņš mums kaut kādā veidā arī nodara pāri. Tas nebija nekur ieplānots, tas arī viņam nebija ieplānots, bet tā arī priekš mums ir mācību stundā. Ja pat tā bija neieplānotās mācību stunda, bet tā ir ļoti laba mācību stunda. Un mums nekādā gadījumā nav tiesību viņu nosodīt. Ja mēs sāksim nosodīt to cilvēku, mēs atkal sev uzkrājam karmu. Tas cilvēks, kurš nodarīja pāri bez iepriekšējas vienošanās, viņš saņem savu karmu atpakaļ, viņš jau ir nopelnījis viņu. Ja tu viņu nosodīsi, tad saņemsi arī tu viņu atpakaļ savu karmu. Tas pierāda, lai kas dzīvē notiktu, mums nav tiesību nosodīt vienam otru. Pēc ka katrs mēs ejam pa savu ceļu, katrs mēs gūstam savas mācības, katrs mēs darbus darām. Pat tie, kas, mūsu skatījumā pēc cilvēcīgā viedokļa dara ļoti sliktas lietas. Tur ir varianti tādi, vai nu tas viņam bija ieplānots kā mācība, vai arī, ja cilvēkam reāli ir nobraucis jumts, tad viņš saņem savu karmu atpakaļ, bet viņu sodīs jau visums, viņu sodīs karmas likumi, viņu nesodīsim mēs. Mums nav neviens devis tiesības sodīt kādu. Tā tas arī notiek tās lietas, tāpēc
Tāpēc tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Tas ir pats primārais, kas notiek uz pasaules. Tā ir piedošana. Bez piedošanas nekur, jebkura mācību stunda, kuru mēs ejam, mums ir jāpiedod mūsu pārdarītājiem. Tāpēc, ka pārsvarā visas mācību stundas notiek caur sāpēm. Cilvēks mācās tikai caur sāpēm. Cilvēks spēj izjust īstu bada sajūtu tikai, kad viņš pasēž badā. Cilvēks spēj izjust, kas tas ir, kad viņš tiek nodots tikai tad, kad viņš tiek nodots, ne jau tad, kad viņam kāds to izstāsta. Un tāpēc mācības nāk tikai caur pieredzi. Un teorētiski mēs nepiedodot cilvēkam, sākam viņu nosodīt, bet īstenībā mēs paši viņam esam palūguši to izdarīt. Nu, tālūk, draugi, ar piedošanu. Tā kā lūdzu apdomājiet. Un, ja es zinu, reizēm ir ļoti grūti piedot, tāpēc, ka liekas, viņš man tik vai viņa man tik sāpīgi nodarīja, un tā, un tik ļoti sāp sirds, un viss sāp, un es ja piedošu, tad tas cilvēks būs uzvarējis tieši pretēji. Ja tu nepiedosi, tad viņš būs uzvarējis, tāpēc, ka tu sev izdarīsi ar to sliktāk. Ne jau viņam tu izdarīsi sliktāk. Viņš jau saņems savu to, ko viņš ir nopelnījis. Viņam nekas nemainīsies no tā, ka tu viņam nepiedod. Vispār nekas. Viņš pat nepadomās par to, pat neatcerēsies. Viņam vispār tas ir. Bet tev būs karmas nasta uz pleciem. Un mācību stunda neiziet un maucam atpakaļ ceļā. Tikai jau viss tas notiek smagāk. Tā ka lūdzu padomājiet, draugi, vai tiešām tas ir to vērts. Kaut kā tā īsumā par piedošanu.